Labdien visiem! Tātad vēlēšanās nevar balsot viennozīmīgi par divām jaunajām partijām. Tā ir Šlesera partija un Ģirģena partija. Šlesers ir tirsējis, viņa vārdi nesakrīt ar reālo darbību. Viņš savā protesta akcijā solīja buldozerus, kuru nebija. Solīja, ka būs skatuve un katrs varēs izteikties. Tās arī nebija. Bija kaut kādas kāpnes, kuras turēja divi, lai viņas neapgāstos, kad cilvēks kāpa augšā un tur runāja. Un par Ģirģenu ļoti labi mēs atceramies, kā cilvēkus viņš ziemā sodīja, lika tos sodus. Ne viņš pats, bet viņš vienkārši lika policistiem tos sodus likt. Jo bija visādi pretlikumīgi ierobežojumi, tur izdomāti noteikumi no varas puses. Un viņš arī ir nācis no varas partijā. Viņu vienkārši izmeta. Un tagad viņš taisās par labo, beigu opozicionāru. Bet tas viņu neglabs. Nebalsojot par šām divām partijām. Vienīgā opozīcija ir Gobzems un viņa partija. Katram un katrai balsojot par mums. Balsojot par mani.